Daudziem pacientiem joprojām ir iespējas, ka tad, ja operācija notiks mugurkaulā, tad tas nozīmē milzīgu griezienu pa visu mugurkaulu, ar milzīgu audu traumatizāciju, ar asins zudumu, ar metāla konstrukcijām, kas tiks ievietotas skrūvēm, ar drausmīgām sāpēm pēc operācijas, ilgu atjaunošanās pēc operācijas un tā tālāk un tā joprojām. Šāds te iespējas par mugurkaulu ķirurģiju balstās uz, jāsaka, jau novecojušiem priekšstatiem par mugurkaula ķirurģiju, jo mūsdienās mugurkaula ķirurģija, līdzīgi kā visas citas ķirurģijas, stipri vien tiecas tā saucamās minimāli invazīvās ķirurģijas virzienā. Tātad, kas ir minimāli invazīva? Ka mēs panākam šo te ķirurģisko mērķi, mēs panākam to darbību, ko mēs gribam izdarīt vai salabot pacientam ar pēc iespējas mazāku iejaukšanos, ar pēc iespējas mazāku audu traumatizāciju, tādā veidā padarot šo te operāciju par pacientam draudzīgu, tādu operāciju, pēc kuras ir viegli atkopties.